Jau, čau visapkārt, labdien, un šī video uzruna būs tiem, kuri apsver iet un strādāt taksometru vadītājiem. Neiet. Vai 10 reizes padomājiet pirms ejiet. Tātad pirmais, kas ir jāizdara, ir jādabūj savus vidusskolas, savus, teiksim tā, izglītības atestāts, kurš man ir nozudis, un ar to jāiet uz transporta direkciju, un par 55 eiro ir jānopērk sev licenci. Man par cik tas certifikāts ir pazudis, tad es aizgāju noliktu latviešu valodā B1 laikam certifikātu. Aizgāju uz autodirekciju un to licenci, tā teikt, dabūju. Citiem maniem sakot, tu vienkārši maksā autodirekcija par sevis drāšanu. Vienkārši tu pasniedz paplāti, lai tevi drāstu. Un es ceru, ka šī video uzrunas beigās jūs sapratīsiet, par ko iet runa. Tātad, kad jau esi dabūjis to nevis certifikāts, bet licences numuru, tad tu vari iet uz takšiem un strādāt. Tātad viss notiekās, protams, caur Boltu vai Rūtu, diemžēl. Es nezinu, kā ar Rūtu, jo Rūtas nestrādājis, bet es zinu, kā ir Bolt, un es nevienam neieteikšu. Ja vien jums nav tāda, teiksim, tā slimiska vēlme vai slimiska nosliece atdot savu laiku kādam par kapekām, par neko. Kāpēc saku par neko? Tāpēc, kad strādāt par taks, tas ir pirmkārt jau risks, mašīna to arī sasist jebkurā momentā. Tas ir risks attiecībās cilvēkiem, jo tu vari kādu nejauši savainot, nejauši nobraukt. Tas ir garas stundas, tad aizmirst par savu privātu dzīvi, aizmirst par atpūtu, tu ēd mašīnā, tu guli mašīnā. Jo vienkārši tas, ka tev ir brīvs grafiks, tas ir fofelis, tas nav brīvs grafiks. Grafiks ir tāds, ka ir nenormētas stundas, jo Bolts nokāš no tevis 30%, tad vēl kāds cits paņem 10 līdz 15%, tad tev jāmaksā auto īre, ja tev nav pašam savu flīta. Ja tev nav pašam savs Kias vai Sias, kas neatmaksājas, ja tu negribi takšot ilglaicīgi. Tātad es par auto īri maksāju aptuveni no 1200 līdz 1400 mēnesī. Tas ir tā nauda, kuras vienkārši tupa atdodu kādam par neko. Man no tā nekāda finansiāla izdevīguma nav, es ar to neko nenopelnu. Es sāku pelnīt pēc tam, kad jau ir tad štuka 200 atdot kādam vienkārši tā ne par ko, kādas muļķīgās apdrošināšanās, nodokļos, kurus tāpat izpliec karē Air Baltikos, Rail Baltikos, sūta Ukrainai un kam tikai vēl, ne pašu cilvēkiem, tikai ne pašu pensionāriem, tikai ne pašu bērniem ar retām slimību diagnozēm. Izskotā nauda tiek izpliec karētā ar valdības ziņu un atļauju, un tas man vienkārši padara šķērmu dušu. Kāpēc man jādomā, jāmaksā kādam savu naudu, un pirms es sācu pelnīt sev, es jau esmu pārguris, noguris un izpampējies. Jo bākā man jālien no savas kabatas. Tad kāda huja pēc vispār strādāt, kad es vienkārši sāku pelnīt tikai pēc kaut kādiem. Tātad, ja viena bāka man, teiksim tā, maksā, auto bāka man maksā no 50 līdz 80 eiro, un man tas viss aiziet pa 2 dienām, tad nedēļai man vajag 3 bākas. Tas nozīmē to,
3 reizes 6 ir 18, tātad 180 man aiziet par nedēļu tikai devu bākām, un tikai pēc tam es sāku kaut ko pelnīt. Vienkārši sistēma pat par sevi, kā lai pasaka, eksploatējoša. Sistēma pat par sevi vienkārši pat tevi paņirdz un ieņirdz. Un es negribu nevienā apvainot, bet, manā skatījumā par taksistiem var strādāt tikai cilvēki, kuriem, kā lai pasaka, bez ambīcijām. Es nezinu, ko vēl pasaka, ja man štuka 200 jādod kādam mēnesī par auto īri, lai pēc tam man nodokļi tiek izniekoti pa labi un pa kreisi, ja? Un apdrošināšana. Kāpēc ir tāda apdrošināšana? Es vienkārši nesaprotu. Tā kā tad vēlreiz Bolts paņem 30%. Bonusi, tas vienkārši kā peikas. Es pat skrinot bonusiem pārsniedzu ātrumu un man bonus vietā sanāca sots. Tā kā tas viss ir ilūzija. Tad mašīnas saimnieks paņem sev 1200 eiro mēnesī. Plus vēl tev jālej no savas kabatas degviela, tā kā galu galā, lai kaut ko arī sev nopelnīt, tev tiešām jābliež pa 60 līdz 80 stundām nedēļā. Un te, kad es to sāku saprast, es vienkārši biju šokā. Tā vienkārši mafija, gan no valdības puses, principā, tā ir mafija, tas ir mafioziska politika no valdības puses, kad vienkārši valdība tevi drāž, Bolts tevi drāž, un Sies vai Kies flīta īpašnieks tevi drāž. Tu esi gala produkts, kur drāž no visām pusēm, un tu paliec ar kapeikām. Kaut kā tā. Tā kā, ja tev ir svarīga pašizaugsme, ja tev ir svarīga sava privātā dzīve, ja tev ir svarīga, savs brīvais laiks, ieguldīties, investēties pašam sevī, iet uz takšiem, ir liels un treknis un sarkans. Nē, jo tur tevi izdrāzīs, tur tevi izmantos, un nedod Dievs vēl, tu kādu avāriju uztaisīs. Nedod Dievs. Tad tevi drāzīs 3-kārtīgi. Paldies par uzmanību.